Sēliju par savām mājām sauc viens no Latvijā pazīstamākajiem dārgumu meklētājiem – Vasilijs Baravinskis. Vēsture viņu aizrāvusi jau kopš bērnības, tik līdz iemācījies lasīt, viņš labprāt šķirstījis vēstures grāmatas, bet nopietni šim hobijam Vasilijs pievērsās pirms 20 gadiem. Vienīgais, kur varēja iegūt informāciju, tā bija tikai grāmatas un veco cilvēku atmiņas. Tagad viss ir, protams, internetā pieejams. Šo gadu laikā viņam izdevies atrast visu, par ko reiz sapņots. Ilgi lolots mērķis bija zelta monēta. To viņš atrada tikai pēc 20 gadiem, naktī laukā. Tiklīdz pacēlis atradumu, viņš tūlīt pats sapratis, tā ir īsta zelta monēta. Vērtīgākais jau nav naudas izteiksmē. Racējiem lielākā daļa vērtīgākais ir tas, ko viņš nekad nav atradis. Viņam galvenais ir atrast un izsvītrot no sava tā saraksta, ka tu esi tomēr to dabūjis. Un pats grūtākais, ko man bija atrasts, tas bija zelta monētu atrast. Tāda sapņa vairāk jau man nav nekāda. Es gribēju atrast tur lidmašīnu notriektu, es viņu esmu atradis, Vācu, Krievu, gribēju atrast tanku, to es esmu atradis nevienus, protams, ne veselu, bet saspridzinātus. Viņa prāt, nauda ir mazākais guvums, ko dārgumu mednieks iegūst. Patiesā vērtība ir emocijās. Man bija tāds gadījums, ka es atradu kapa plāksnīti mežā. Un tur bija apglabāts Krievu tankists, un es sazinājos ar Krievu meklēšanas organizācijām, un viņi bija atraduši viņa meitu, tā tankista. Viņa dzīvoja Izrēlā, taču bija gatava doties uz Latviju. Vasilijs aizveda sievieti uz vietu, kur reiz bija saspridzināts tanks, kā arī pie piemiņas plāksnes. Nemazāk emocionāls notikums viņam bija 2012. gada rudenī, kad tika atrasts līdz šim vērtīgākais dārgums – Piltenes depozīts, 88 sudraba monētas, 29 sacirsti sudraba stienīši un 2 bronzas atsvariņi. Es kā godīgs racējs aiznesu uz vēstures muzeju Latvijas, un es gribēju viņu pārpardot valstī vai valsts atpirkt no manis, bet tajā laikā viņi piedāvāja smieklīgu cenu. Toreiz vēl nebija spēkā grozījumi likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību, kas nosaka, ka arheoloģiskās senlietas, kas ir vecākas par 17. gadsimtu un ieskaitot, piedara valstī. Tādēļ Vasilijs Piltenes depozītu pārdeva ārvalstīs. Latvijas racēju vidū valda uzskats, ka tieši šī notikuma dēļ pieņemti minētie grozījumi, taču viņš pats šo apgalvojumu noliedz. Savukārt sabiedrībā valda aizspriedumi, ka dārgumu meklētāji darbojas nelegāli, taču Vasilijs uzsver, viņš nevienu reizi uzņēmis likumsargus savā īpašumā un ļāvis ielūkoties savos atradumos. Latvijas policija ļoti labi strādā, ļoti labi uzrauga racējus, ļoti labi, ja vajag arī noklausās jūsu telefonus. Man personīgi pa 20 trakšanas gadiem ir bijušas 4 krātīšanas. Lai gan sen lolotie sapņi piepildīti, Vasilijs turpina rakt un pētīt vēsturi. Arī filmēšanas dienā viņš jau rīta agrumā bija devies uz Pirmā pasaules kara pozīcijām, kur atradis gan vācu pogas, gan tā dēvēto nāves žetonu. Sabiedrībā šiem žetoniem mēdz piedēvēt negatīvu nozīmi, taču viņš uzsver, ka tāda nav. Kāte Katrīna Strode, Rihards Saliņš, Vidusdaugavas televīzija.